Čau visiem! Šodien es gribu parunāt par zemapziņas programmām. Visi par viņām runā, ļoti daudz viņas piemin, bet kā īsti saprast, kā tad var kaut kādas programmas vadīt mani, manu prātu, manu dzīvi? Tūlīt iedošu pavisam vienkāršu piemēru. Iedomājies sevi decembrī, no decembra, pieņemsim no Ziemassvētkiem līdz janvārim. Mums visiem kā vienam ir jauni plāni uz janvāri, ko nu tagad darīs jaunajā gadā, kā uzsāks jauno gadu. Un, lai vispār viss tas gads aiziet forši, mums katram ir savi plāni. Viens grib atmest dzēršanu, cits grib atmest smēķēšanu, trešais neies vairāk tik traki par tusiņiem, būs vairāk apzinīgāks, mācīsies kaut ko jaunu, uzsāks jaunus kursus. Katram ir savs, ko mums sirds vēlas, vai kā mēs gribam savas zināšanas paplašināt vai, nezinu, attīstīties. Kas notiek? Jau ir februāra beigas. Kur ir visi tie plāni? Ko tu esi izdarījis? Vai tu esi novedis savu plānu līdz galam, vai tu esi apņēmis to, ko tu apņēmies, vai tu esi uzsācis? Kur tas viss ir? Kā tas tā nākas, kad nevar nekādīgi uzsākt par to, ko tu esi apņēmies darīt? Un te nu ir šī te pati lieta, kā zemapziņas programmas un emocijas. Tas ir tas, kas traucē, tas ir tas, kas nevar. Dēļ kā tu nevari novest šīs lietas līdz galam, tieši tas arī traucē. 2 dienas atpakaļ tu pieņem lēmumu, un pēc 2-3 dienām tu neizdari viņu. Kāpēc tas tā notiek? Tās ir tās emocijas, kas vada tevi. Ja tu varētu pieņemt lēmumu un to arī izpildītu, tas būtu kaut kāds jau baigi tāds cits līmenis vispār. Tas ir ļoti grūti arī izdarāms, kā mēs visi to zinām, ja? Mēs ļoti daudz ko apņemamies dzīvē, un tas nekad vai nu nesākās, vai nu sākās, un nemaz nepamēģina, un atmet ar roku, un es nevaru, man nepatīk, man bail, man kauns, ko par mani padomās, ko par mani teiks. Pilnīgākā neticība sev, tā ir vislielākā programma cilvēkiem, vispār pilnīgi neticība sev, ka tu vispār uz kaut ko tādu cilvēks ir spējīgs un varētu izdarīt. Tad, lūk, nāc uz brīvo konsultāciju. Es tev parādīšu, kura emocija tev traucē visvairāk. Kas ir tas, kas stāv ceļā uz taviem plāniem, mērķiem, sapņiem, kas neļauj tev iet uz priekšu. Piesakies uz bezmaksas konsultāciju, strādāsim!